Čuriju, draugi. Lieta tāda, ka tūliņ sāksies mans cīņas 2. mēnesis. Un šī mēneša cīņa mēs piestartēsim Liepājā pasaules florbola čempionāta kvalifikāciju. Un, lai jums būtu tā kā inčīgāk visu šito, kas sakonektēt, es jums iesaku pirmo noskatīties 1. mēneša sēriju. Un tad tikai rikšojot pie 2. Ja? Diezgan loģiski 1., 2. Un prikals tāds, draugi. Vai jūs tiešām neredzat, ka šis ir tievais jaunais Mārs? Pīsiņš. Oh yeah, baby. Vispār laikam šitā manējā. Nē, es meloķu, es teiktu, ka es necerēju, ka man, tā kā nebūs pavisu šī karmanā. Bet šodien ir atslodzes diena. Un nav arī viss atsvējos. Teorijā te 2 reizēm karbonāti. Tikko uzbūstojas jau sajūta, man šitas te krekliņš, kad laika nebija šitā smuka derējis. Knap varēja aiztaisīt, tā ka jau sitās, jau ārā tās pogas, tagad redz, ka dar puika. Puika uzreiz ir priecīgs, motivēts darboties. Protams, ka pēc ēdiena aizsūta atkal resnāko dzīvojumu pēc kādiem veciem stereotipiem. What are the things you need to work on the most to be more successful with teams like Norway? I think we need to be a little bit better. Ko pirmā spēle aizdīt, pirmās intervijas uztaisīts, tagad sanāk katru reizi būs pa šito trepi jādo virsū. Labi, aiziet uz plāns ir tāds, ka es visu laiku te drasēju un mēģinu neiesvīst. Tā, draugi, es esmu rekur ar vienu no Itālijas labākajiem spēlētājiem, one of the best players from Team Italy. The best team in the tournament, in my opinion. Nicholas, I already told you about my process about losing the weight. Yeah. What do you think I need to do? Work out a lot, 4 or 5 times a week, eat healthy, go for walks, go for runs, all the right stuff, a lot of times. Okay, man. Can you repeat after me? Mārtiņš zaudēs svaru. Mārtiņš zaudēs svaru. Yes, baby. Let's go. Let's go. Good luck, good luck. Tā noķer tev vienu tīri zolītu florbolistu. Čau. Bet kas man jādara, lai es to vēderu nomestu šo Itāliju prasīšu, vienam letiņam uzprasīšu? Es domāju, tu dari ļoti labas lietas. Mēs izlasē visi sekojam cītīgi arī. Cik es redzu, man čomi arī sūta un laiko, un es pats laikoju. Un tā kā mēs īstenībā iedusmojamies no tevis arī. Mēs paši mēģinām uzturēt. Tāpēc jūs viņu nejāt šodien sanāk? Neliksim vēl. Tev vēl daudz darba priekšā. Nē, tiešām. Turpini darīt to, ko tu dari. Sveicam, Mārtiņ. Tas ir pat piem 13 kilogramiem. Es joprojām teikšu tā kā Pēters, ka tie ir tie otrs labākais komentētājs Latvijā arī ir pelnījis paturēt. Kaut kas mums jāmaina, kas par mums ir mošu izčikāties vai kā? Nē. Bet tā arī paliek, ka mēs esam mieri, ka tātad reicīgi iesaukt. Tā, draugi, atcerieties, es kaut kad neatceros, kurā, kaut kad projekta sākumā bija tā viena diena, ka es teicu, ka es jūtos fiziski un emocionāli izsmāts. Šobrīd es jūtos tieši tāpat. Ja es sēžu Liepājā uz trepēm, gribās tā kā mājās, vēl visu kaut kā arī vēl citu gribās, bet tikpat labi varētu te pats palikt. Sēdēt dienu. Parunāt ar jums ik pa laikam. Tā kaut kā. Māršu dodas atpakaļ vecajā ritmā. Aķi. Mēs esam apakaļ. Tagad jāsaka, bobā mēs esam apakaļ. Kādas sāpes, diskomforts ir parādījies, nav parādījies? Vienīgais, ko es kaut kad atcerējos, ka kaut kas man tur parādījās, tas ir vien brīdi, kad Olimpiskajā gāja pa trepēm lejā. Man šita te, es atceros, kad laiciņu apakaļ, man jau bišķi, kas sāk just kaut kad, es nezinu, kad es tā aktīvāk pasportoju. Kājas ir plecu platumā, vēderu savācam. Kas vienkārši mirst. Jā. Es tev pieredzu pēc tā sagām aizgāju sildīšanas. Šis ir tikai sākums. Es sapratu. Okay. Jaudīgāks palicis. Jā, basīts asinīs. Pamājam? Pamājam? Malac.
Ļoti labi. Jaudīgs. Ļoti vienādi. Dzirdēji? Tas ir Jaudīgs. tas. Jā. Par svarīgu lietu. Nu, Kaut kur te nesen aizgāja džekiem grupā, es tur kādreiz tik varēju plankā. Un, ja po 3 minūtes vispār var aizmirst tagad, es teicu Daisanam, ka es līdz dzimšanas dienai varēšu 3 nostāvēt. dzimšanas diena tur ir kad? 28. jūlijā. Un laikam, ja ka minūtes varētu tagad. Man liekas, ka minūte var izvilkt. 45 sekundes toču. No atkarībā kāda. Tad man jābūt blakus. Tev ir, murtiņu vēders, tur mugura pleci. Jā. Rokas. Mēs sadarījām. Uz ko tad džeku ar citu sadarīt, kā uz pudeli, jā. Uz bezalkohola ūdens pudeli. Jā, uz bezalkoholisko medus viski. Nu ko, šorīt ir agrais rīts. Jo 8 ir vizīte pie doktora Santas Stepiņas. Tālūk, draugi. Man likās šādas tādas minūtes, lai es te iztaisītos un dotos, un pēc tam mēs ripinās uz lielpilsētu. Ei, šodien ir akali pildienu vakarā mēs komentēs no Tukuma ofisiņa spēle, kas notiks Liepājā. Tālūk. Ja? Tādas ar mēs peripētīs veicam. Piestartējam. Par kaut ko ādu pateikt. Kāpēc es esmu bišķi sabies pirms eju pie doktora? Nu, sveiciens vēlreiz. Nu, kāds to tagad bija? Tagad ir 151,7. 151,7, bet es domāju, ka mēs arī uzkāpsim uz maniem svariem. Vispār nav problēma. 151,7. 152. Ja runājam par Mārtiņa asins analīžu rādītājiem, tad es domāju, ātrākais kaut kāds sagaidāmais rezultāts arī būs pēc 6 mēnešiem, jo jāņem vērā, ka viņš nelieto medikamentus, kas viņam samazinātu holesterīna līmeni vai cukura līmeni asinīs. Tā kā 6 mēneši, jā, tas ir ātrākais rādītājs, ātrākais laiks, kad mēs varam viņam kādu kontrolīti taisīt. Savas analīzes skatījies vai neskatījies? Es nē. Es vispār šobrīd es sev pieķēru pie domas, ka es pieņemsim no savu standarta ģimenes ārstu, kas ir. Es neesmu vispār informējis par šo, vispār, kas te notiek. Viņi varbūt skatās video un domā, ka es tā kā vairs neesmu pie viņas. Nē, viņu sistēmā redz, ka tu esi pie viņas viss kārtībā un tās analīzes jau arī datamedā pieejamas un veselībā, tā ka priekš viņas tas arī būs tā kā noderīgi. Man ir 16 gramus svar mikrofoniši. Kā pirsū? Tā, kas ir, man liekas, ka josta jānoņem arī. Jo liekas, ka mēs pagājušais josta arī ņēmām no. Ņēmām, jā. Kas mēs visus uz džinsiem noveļam? Nu pulkstens, tas jau arī kaut ko sver tomēr. Nu, bet paskaties. Tad tas laikam nozīmē, ka es vakar biju baigos priedzienies. Pirmā mēneša laikā skaidrs, ka viņš arī svaru ir nometis un viņa arī apkārtmērs vēderi ir samazinājies, bet ja mēs runājam par tādiem tiešām veselības un pašsajūtas uzlabojumiem, tad varbūt 1. mēnesis ir pārāk ātri teikt, bet 3 mēnešos tas ir reāli. Mēs arī ļoti ceram, ka uz samazināta svara fona viņam arī spiediens normalizēsies un iespējams vispār varēs ar laiku atcelt arī viņam antihipertensīvo terapiju, ko viņš šobrīd saņem. Bet, zin kā, jo man pagājušais vispār tā lente negāja tev riņķī ap vēderu, tagad mums tiešām 146. Tā, svars man ir 149,5 un vēdera apkārtmērs 145, pagājušais bija 153, tā kā tur mums ir 8 centimetri. Ir jāņem Mārtiņa vispārējā tāda pašsajūta vērā, kā viņš jūtās, vai viņam neparādās kaut kādas, teiksim, noguruma pazīmes, vai nav kaut kādas radikālas izmaiņas viņa tajā pašā sirdsdarbībā. Es domāju, pēc tā mēs arī varam vadīties. Un ja viss notiek lēni, pakāpeniski un veselīga, teiksim, svara zaudēšana, tad tur nekādas sliktas lietas mēs nevaram sagaidīt. Man liekas, tad, kad beigsies kameras, beigsies vērīgās acis, varbūt tas varētu būt tā kā Mārtiņa lūzuma punkts, jo šobrīd viņš ir ļoti brīnišķīgi arī atteicies no alkoholiskiem dzērieniem, no citām sliktām ieraduma maiņām. Un, manuprāt, šis projekts mums beidzās vasarā, jūnijas, ja? Un tad sākās vasara, tad sākās gaišais laiks, sākās arī mūsu galā visādi pasākumi, jūras svētki, un varbūt, ka tas varētu būt lūzuma punkts uz kaut kādām neveselīgiem paradumiem, ja, tas pats alkohola smēķēšana un arī varbūt neveselīgās maltītes. Tā kā te ir ļoti svarīgi, kad Lelderi viņu strādā ar viņa prātu,
ar viņa, teiksim, motivāciju, ka tam ir jābūt ilgtermiņa procesam, un tas viņa gadījumā aptaukošanās, kā es vēlreiz jau 10 reizes esmu atkārtojis, ka tā ir hroniska saslimšana, un tā Mārtiņu pavadīs visu caur mūžu. Līdz ar to viņš ir tas cilvēks, kuram visu laiku būs jāpiedomā par saviem paradumiem, par ēšanu, par fiziskām aktivitātēm. Kā es domāju, tas kādreiz būs tik stilīgs, ka man varēs redzēt uz Portlandam uz šitām te reklāmiņām, ka es kaut kādu apģērbu rādu. Tu varat izvirzīt kā mērķi, ne? Pareizi. Jo vienmēr ir tā kā gribējies izskatīties stilīgi, tā skičīgi ģērties un tā, bet no tiem apaļiem vīriem tas ir diezgan sarežģīti. Tas ir iespējams, bet manuprāt, tas ir Uber arī padārgi. Man tā liekas. Varbūt man var kāds pretoties šajā jautājumā. Bet, jā, katrā ziņā viss skaidrs, ja es palikšu tievāks, palikšu stilīgāks. Virzienā uz grozu apakšu lielis šeit nospēlē krūmiņš. Un vēl pie labas aizsardzības, jeb sekmīgas aizsardzības atliks uzbrukumā aptuveni 6 sekundes vēl. Kaspar Māču Kristupam dārgajam 5 no 16 metieniem no spēles viņam, bet līdz ar to ir noslēdzies šis te mačs. Basketbols ir forša, gaidāmā nākšās cīņas Latvijas-Igaunijas līgā un tiekamies jau nākamajās tiešraidēs. Ar jums kopā bija spēles komentētājs Mārtiņš Orst un jauku vakar, visu labu! Jo. Nu ko, guten morgen, kas mums te? 12. februārī. Bratuks vakar bija tik ļoti izšauts, kad vienkārši atnāc mājās, iegāja dušā, apgulos un aizmigos. Tieši tik vienkārši. Kaut kur arī pulkstens bija pišķi pirms vienam tajā brīdī. Tagad savus 7,5 stundiņas ir norauts. Jūtos ļoti fresh, starp citu šodien, jo vakardien, man liekas, bija ļoti produktīva diena. Tā kā sakombinēja visu ēšanas kā vajag, uzvāc vajadzīgās kalorijas, vakarā uzsportoju. Tas, protams, bija bišķi pa vēlu, bet tā vispār uz kopējā konteksta, man liekas, vienkārši bombīga diena vakar bija. Tādā pat garā turpinam. Jābrauc pie Jankas. Nu ko, viņš ir klāt, tuliņ viņš būs klāt. Kas pa priekiem? Kā cilās tas štangas? Kā dos to jaudu iekšā? Paliks tikai grūtāk. Tā ir sliktā ziņa vienīgā. Simtrīsies, viss mierīgi. Lai tā būtu grūts. Matemātikas skolotājas veiciens, jo pēdī no 150 puses nav... Es teicu 75. Šādi bija atsildīšanās no tādas kaut kā, es nezinu. Kurš šūtos nevienu? Nu, vairs tik smērīgs neesat. Tu jau esi nopelnījis pēc svaru kategorijas šitos te, Opa. Jo šitiem 150 bija ierobežojums, viņi vairāk smagāk nevarēja. Ja tu var uz... Man jaunie svari. Tā, Mārtiņ, tagad pastāsti, jā, mums sākumā bija doma šodien tev pamocīt, vai tev tā likās pašam? Nē, laikam, līdz galam laikam, nē. Mums tā situācija laikam ir tāda, ka mēs lēnām atklājam kāds dzīvnieks te iekšā sēž. Aiziet. Nu ko, treniņš ir noslēdzies. Tagad dodamies uz KBT terapeitu vizīti pie Lealdēs Rumbas uz D-Media oficiņu. Un ir tā, ka šobrīd es ļoti tāds priecīgs cilvēks. Jūtos ļoti labi savos vienu izmēru mazākajos džinsos. Viss ir klāt. Aiziet. Tuk, tuk. Vecais labais joks ar to kameru ienākošo. Čau, Lel. Es visādas neģēlības sastrādājos, varbūt ko pastāstīt. Un tev lapiņas nav līdz ar aktivitāšu dienas grāmatu? Jā, jo tas ir viena konkrēta iemesla dēļ. Absolūti nekas nemainījies manā gulēšanas grafikā. Tā, Mārtiņ, mums ir 2 nedēļas pagājuši kopš iepriekšējās reizes. Varbūt ieskicē par to, kas ir izdevies, kas nav šajā laikā. Un tad vēl ko es svarīgu lietu gribu izdarīt.
nomērīt, tātad no 1 līdz 10 tavu enerģiju, kā tu pats vērtē šobrīd, un motivāciju, salīdzinot ar sākumu. Un tad, pēc tam pārunāsim par esmu pierakstījusi izaicinājumu nedēļu, jo tev bija ārpus ierastās vides ikdiena, un tad kā tu tiki galā ar kaut kādām lietām, ko varbūt gribētu uzlabot vai ko gribētu noteikti paturēt. Ir tā, ka, attiecīgi, konkrētajā laikā, kad es biju Liepājā projām, tad tas pasākums laikam un viss tā pievienotā vērtība bija tik liela, ka es īsti nejūtu to kaut kādu nogrumu vai ko. Tas viss tā kā, es to visu tā kā tā lādēju, viss tā kā notikās, es tev tā kā visu laiku likt, jāmauc. Un laikam tāds, man pagribas to savu pa visforšāko brīdi, nevis pas tā kā sliktāko brīdi. Vienkārši beidzās pēdējā tiešraide, viss, es pēdējais visu labi, apsēdos uz trepēm, vienkārši sēdēju tā. Tā, viens mēs. Bet tā kā, bija tāds tā kā forši, ka beidzies, bet tā kā, bija arī uz to brīdi gribējās tā kā vēl ievilkt iekšā, atcerēties to, cik tas bija tā kā īstenībā tā kā rīktīgi grūti. Tad, principā, sanāk, ka tu esi, pievērst to uzmanību, tā kā Mārtiņš decembrī 2025. gadā būtu tāpat darījis, kā Mārtiņš 2026. gada februārī. Bezcerīgs gadījums viņš tur būtu. Es nezinu, ko viņš būtu notusējis kāds no 3 no 5 dienām, visticamāk. Vispārīgi, es saku, beigās tā visu tā nedēļa, es pat vispār nepārdzīvoju, ka es tur tās varbūt nomet kaut kur salīdzinoši tik maz. Es pat neuzskatu, ka es maz nometu. Es zinu, ka tie bija tie 1,6 kg pēc tiem saviem mājas svariem, kas ir ļoti ok rādītājs priekš tā, kas tur bija un kā tas viss notika. Protams, nāca klāt tur arī meiteņu peripētīs, tās bija vakarā jāsatiek. Kā tu nesatiksi? Kādu dienu tu nesatiec meitenes? Tad tur kādu dienu satik meitenes. Vakarā tu veltīji tam tās 2-3 stundas, gāja gulēt 2 naktī. Ko? Jāpamat šīs skaistās telpas. Ir parunājies cilvēks ar Lēlu Darī. Jūtas ļoti labi. Ko, cīnītājs ir nomauts uz zāli, pamētājs pats bumbiņu, pārsvīts sejā gakalī. Pēc, kā saka, 17 metieniem. Uztaisīs jau veco rutīnu. Šoreiz neiedevu jums highlights, ja jums tā kā, ka jums tā kā pietrūkst. Un tad tā bija, kā bišķi tā krāta, tad jau uzreiz lielāka prieka, ka redz. Tagad, jāsaka, šitai dienai lēnām slēg gaismā ārā, kā saka. Vai ne? Brauc, kur tu gribi, visur trapas priekšā. Vāks. Un tad, lai mums būtu tās fiziskās aktivitātītes, ja Latvija uzvarēs Vāciju šodien, māčam 150 pumpīši jāveic. Kārtējās vēršanās ir klāt. Liekas, ka šorti, liekas, ka ar katru reizi ar vairāk krīt nost jau. Kā jūs, draugi, zinat, bez cīņas nav uzvaras. Esiet sveicināti, draugi, es esmu nonācis atkal pilsētas džungļos, ja? Uztaisīšu šorīt brokastīs. Viņa jauna recepti šitādi jūs vēl nav redzējuši. Es jums pastāstīšu, kas tur jāliek iekšā, ja? Tātad tur bija iespienci, ja? Kaut kāds griedi, tur veidīgais jogurtiņš vai proteīns, kāda auglīte pieliek, kāda rieksīte, zemesrieks viestiņa. Šitādi jauna recepti. Riktīgi garšo patīk, visticamāk izmantošu arī vēlāk. Tā, karoči, man te neviens nefilmē. Es atļaušos bišķi nočītot. Atspiedīšos pēc šito te. Tagad pēkšņi atradās, kas patur to kamerā. 5, 6, jau tā grūtāk ir. Kaut kas neštīm. Apaļš pieznieks paliek. Man liekas, ka jāņem tas straci, ka rītā aiziet pie Jankas uz treniņu. Un es viņam papasīšanās, viņi iedomā tādu vingrinājumu, kas ir tāds sajūta, ka es 50 pumpīšu uztaisīs. Sveiki, sakotāji! Mēs iet kačat biceps. Nē, mēs iet kļūt labāk un jaudīgāk pie reizes. Es teiktu, ka viņam pazudis ir kājām tas pietūkums, ko jau mēs pirms tam bišķiņi apspriedām. Un spēkāk man grūti pateikt tos uzlabojumus, jo mēs necenšamies kaut kādas ciparus iegaumēt vai rezultātu. Bet es redzu, ka
vieglāk tas sanāk un vairāk var pacelt. Bet tas arī viss, uz ko mēs šobrīd koncentrējamies, nav nekādi skaitļi jāiegaumē. Šobrīd arī bija tāda situācija, kad varbūt tās citos brīžos būtu kaut kas vairāk izdarāms, ja, bet viņš pateica, viņš tur slikti gulējis, bišķiņ, tur kaut kāda baigas smagā nedēļa. Un līdz ar to tu tajā brīdī komunicējot ar viņu, saproti, ka bišķi varbūt paņemam nost. Ja, jo cilvēks izstāsta to savu to iepriekšējās dienas vēsturi, un tad tu saproti, ka nē, šodien tā kā bišķi nē. Bet tā, principā, var uzreiz pēc iesildīšanās pirmajam ingrinojumam apmēram pateikt, kas šodien sagaidāms. Ja mēs runājam par mēnešiem, baigi strauji tā motivācija var pazust. Ja? Tā motivācija ir augsta pirmās nedēļas, kas ir tieši. Ja? Un tad ir tā, ka tai pirmajās nedēļās tā motivācija baigi ir, jo tev liekas, ka tuliņ būs, bet nav. Un tad ir tas veids, lai tu tajos, kā es parasti no pieredzes saku, jāiztur ir tie 2 mēneši, un tad tev kaut kādā brīdī nemanot, tu varbūt nesajūtīs, vai tas cilvēks, kad ir kaut kāds uzlabojums, viņš to kaut kā netieši pamanīs kaut kādās dzīves situācijās, vienalga, vai tas būs mājas sadzīve vai kaut kāds darbs, vienalga tur, vai pašam vieglāk. Un tad ir tas klikšķis, ka tu sajūti tās pārmaiņas labās. Un tad tev tā motivācija atkal uzlec. Ja? Pirmajā brīdī viņa ir un pazūd ātri, jo nav rezultātu. Viņa nevar būt. Tas ir mīts, ka tu tuliņ tur 3-4 nedēļās tur baigi kaut ko. Ja? Un tad tas tavs nākamais solis. Vai tu turpini, vai man ar to pietiek un es tā kā padodos. Ja? Tā kā, ja tu man prasi pa mēnešiem, tad tai mēneša griezumā baigi var pazaudēt ātri to motivāciju, jo rezultāts nenāk uzreiz un ir grūts. Viņš nav viegls. Tik, cik jau tu jau esi kā lai saka, tuvojies 15. Īstajam svara zudumam. Nākamais līmenis. Un pēdējā vingrinā mēs ņemšu tik, cik būs nomests. Tik tev vajadzētu būt pēc nedēļas, jā. Nav nekas viņam viegli. Lai tik viņš man pasaka, ka viņam viegli ir. Es negribēju skaļi teikt, lai šodien. Ja kāds ir tukumā, atnāk izručī man. Janka man vienkārši atriebjās par pagājušo treniņu. Es mēģināju, presīt ir atvadījis šobrīd. Tad mikrofons tas ir? Nē, šidā, ja man šidā klada pazūd, tad es aizmirstu, ko es Mārtiņam ir devis. Viss pierakstīts. Ir. Viss rāpies ārā. Mēs tagad tāds mocīts kaut kāds. Mēs tagad mocis laižam tagad, principā. Pa kalnu, jā. Hārlija Davidsons. Šis mēnesis ir bijis labāks ar to, ka ir vienkārši vairāk atziņas no dzīves. Ir kaut kur iesaistījušās visas tās blakus lietas, kur bija nedēļa prom no mājām. Un, tas labais ir tas, ka es tā kā mācos no tā arī tas, ko man Lelda podkāstā teica, kad es tā kā, man patīk risināt problēmas, tad es viņu arī uzreiz risinu. Un tad tās problēmas paliek arī mazāk. Un, principā, es pat nevaru sagaidīt jau nākošās problēmas, jo viņas būs jāatrisina, un tad pēc tam vienkārši ir gandarījums sajūta. Bet februārs kā mēnesis grūtāks kā janvārs. Es jau zināju, ka tā būs, bet es negribētu teikt, ka šobrīd jau bija kaut kāds pienācis tas lūzuma brīdis. Kaut kur varbūt pat bija uzpūties tas burbulītis, kad ir tā kā tiešām tā čābīgi, bet nav jau, ir jau ok. Bet es domāju, ka kaut kad, es domāju, bet es vēl projām sevi nostādu tā, kad jāgaida, kad nāks, kaut kad jau nāks kaut kāds tās lūziens. Un tad ar viņu jātiek galā. Tad man jālepojas ar to, ka es esmu tiešām izslēdzis visus grādīgos dzērienus šobrīd no dzīves. Protams, tāds lielākais mirklis, kad man kaut kas tāds prasās, es skatos kaut kādu seriālu vai filmu, un tur džeks attiekās, tur iedzer kādu glāzi, tur parunājās. Tas tāds brīdis, kad mēs vairāk notrigero. Tad, kad man kaut kāda savējie čomaka vai vienalga, kuras aizēja kāds, es tā kā pats nedaudz šokāts, ka man tas tā tiešām tik viegli iet gar ausīm. Un tā, manuprāt, pat ir diezgan liela uzvara.
noturēt to tonusiņu. Un, jo, zinām, visu laiku dzīvē nebūs podcasts, kur pēc ik pa mēnesim kāds tev atgādina par lietām. Jāiemācās pašam sev atgādināt. Kā saka, vislielākā cīņa dzīvē, kas ir jāizcīna, tā ir jāizcīna ar sev. Es domāju, tas ir pamats. Kamēr tu tā kā neiepatiksies sev, tikmēr tev visticamāk būs grūti sakonektēt pārējos jautājumus dzīvē. Esiet sveicināti, Tīģeri un Lauvens. Situācija pavisam vienkārša. Vēl viens mēnesis mums ir aizpeldējis gan Engures jūras krastu, kā saka, un pienākusi mums ir otrā svēršanās. Tā kā, nav vairs te ko marinēt. Marinēšanas sezona bišķi vēlāk būs, un ir jākāp virsū. 143,6. Kā man patīk teikt, ņem ārā. Uvi. Zings par mēnesi ir pienācis. Marts tik ir pienācis, draudziņi. Es 2 mēnešus iesūcu. Tā kā varbūt visu komandu man grib atsūtīt pa kraklam. Katrs savu individuālo. Vienīgais, ko es iedomājos, ka izmēru vajag mazāk. Jo, kā cilvēks saraujās. Paldies visiem, kas man vēl joprojām atbalsta. Raksta. Sūta dāvaniņas. Mācieties no tā, ka sūta dāvaniņas. Tiekamies jau nākošajā mēnesī, sieviešu dienas mēnesī, martā.